Ausekļa Limbažu teātris jau vairākus gadus kala plānus aizbraukt uz Gruziju. Sākotnēji tas bija saistīts ar teātra spēlēšanu, taču redzot situāciju patālajā Aizkaukāzu valstī, tikai šogad grupai limbažnieki izdevās savu sapni piepildīt. Tiesa gan, bez iespējas rādīt savu māku teātra spēlē. Mēs atcerējāmies Gruziju pēc tik daudziem gadiem, kad spēles priekā mums viesojās viens tāds lauku gruzīnu tautas teātris, un viņi dziedāja un ar konjakiem laistījās un ar vīniem un tādu šašliku sataisīja kā vēl nekad. Un tāpēc mēs domājam, būtu interesanti paskatīties pēc tik daudziem gadiem, pēc 20 gadiem un arī redzēt Gruziju. Un šāda iespēja teātrim pavērās, un impulss arī vēl bija tas, ka sazinājāmies ar Latviešu biedrību Gruzijā, kur mums arī solījās palīdzēt sameklēt partnerus spēles priekam, jaunajam spēles priekam. Un tā grupa teatrāļu kāpa lidmašīnā, lai Raunas turisma biroja Baltgolu darbinieku aprūpēti 7 dienas pavadītu saulainajā Gruzijā un arī Armēnijā. Vārdu saulainajā gan šoreiz varēja lietot tikai nosacīti, jo laika apstākļi Gruzijā un Latvijā oktobra sākumā bija apmēram vienādi. Pirmā diena Gruzijā aizsākās ar pienākumu izpildi pret savu valsti, jo 4. oktobris taču bija 12. Saimas vēlēšanu dienu. Tādēļ visi devāmies uz Latvijas vēstniecību Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī, lai nodotu savu atbalstu kādam no partiju sarakstiem. Mēs lepni iegājām Latvijas vēstniecībā Gruzijā un dziedājām dziesmas un pasniedzām dāvaniņas un nobalsojām, par ko nu katrs gribējām. Un tas jau mums bija tāds lielisks tāds brīdis, kas jau mūs ieveda Gruzijā, un mēs guvām arī šo saistību ar Latviju atpakaļ. Mēs nobalsojām par Latviju! Tbilisi ir sena pilsēta. Pirmoreiz vēstures avotos tā minēta 458. gadā. Tātad pirms 1556 gadiem, kad toreizējais Gruzijas cars Vakhtans Gorgasalī šai apvidū devies medībās. Viņa nomedītais fazāns iekritis strautā, un, kad tas atrasts, bijis jau karstajā minerāla ūdens avotā izvārījies. Tādēļ arī pilsēta ieguvusi vārdu, kas sākas ar Tbili, kas nozīmē karsts. Staigājot pa Gruzijas galvaspilsētu, senatnes elpa jūtama visur. Vecas ēkas, seni pieminekļi, cietokšņi, baznīcas. Tikai pēdējos gados te parādījušās jaunas, modernas celtnes. Vienu vakaru un priekšpusdienu limbažniekiem izdevās pabūt arī Armēnijas galvaspilsētā Erevānā, kas noteikti ir daudz modernāka un eiropeiskāka pilsēta. Tas gan galvenokārt panākts, izmantojot Amerikas bagāto tautiešu ziedojumus. Un Erevāna jau, protams, bija ļoti skaista un milzīgi atšķirīga no Tbilisi. Milzīgi atšķirīga. Erevāna vairāk kā eiropeiska pilsēta ar tādām košām, spožām, platām, lielām būvēm un visu šo kaskādi un arī visiem objektiem, kas tagad top un darās. Bet Tbilisi kā senatnīga pilsēta, jo principā Tbilisi bija tikai 3 tādas mūsdienīgas būves. Tas bija tas Miera tilts un topošais zinātniskais vai izstāžu komplekss, es aizmirsu, kā viņi to visu sauc. Un 3. objekts bija šis tieslietu, tur visas tieslietu institūcijas sapulcējušos. 3 tādi skaisti mūsdienīgi objekti, pārējais viss bija tikai veltīts senatnei, un tai senatnei arī dzīvoja balkonī, kas karājās. Tā vēl šķit, ka tūlīt pat uzgāzīsies virsū, un tā pamazām atkopās. Erevānā izvietotā kaskāde, kurā ir pasaules slavenu mākslinieku, pasaules slaveni darbi, kas liek vērtēt, kā ir, kad cilvēki ārienē dzīvojoši iegulda milzīgus līdzekļus savā dzimtenē. Tas bija tāds pārdomu vērts arī objekts. Tāpat kā Erevānā redzētais Armēnijas genocīda muzejs. Tā arī bija vieta, kas liek pārdomāt daudzas lietas un salīdzināt vēstures un saprast to, cik mēs maz tomēr zinām. Laikam jau tomēr galvenais, kāpēc tik daudz cilvēku apmeklē Gruziju, ir kalni. Lielais Kaukās te ir kā robežu šķirtne starp Eiropu un Āziju. Vidū ir Kolhīdus un Araksas zemiene, un tālāk dienvidos Mazais Kaukās. Limbažniekam iznāca redzēt kalnus tieši skaistā laikā, kad daba jau iekrāsojas spilgtajās rudens krāsās, un saules staros tas viss izskatās ļoti skaisti. Tieši kalni ir tie, kas ir spilgtāk palikuši atmiņā. Nebūšu oriģināla, teikšu, kalni. Nekad neesmu bijusi tik augstos kalnos. Bija laikam kaut kas 2
kilometri, ja, virs jūras līmeņa. Es kādēļ biju iedomājusies, ka tas būs baismīgāk, ka būs kaut kādas aizas un kaut kāda džigits pie stūres mūs tā vedīs, ka es nezinu, ka mati celsies stāvus, bet viss bija ļoti solīdi, normāli, bet bauda bija tomēr liela. Lai gan tik asas sajūtas, kā gaidīju, nebija. Es esmu redzējis kalnus, par ko es esmu domājusi un priecājusies allaž. Es esmu redzējusi upes, tobrīd tādā izžošā stadijā. Es esmu redzējusi dabīgos avotus, minerālu ūdeni. Aitu ganām pulki, nāk pretī mašīnas, visas nobremzē, un viss ir pakļauts šīm aitām un ganiem. Tas tiešām tur bija. Un interesanti, ka govis pašas bez ganiem atgriežas mājās no kalniem, un kā viņi paši paskaidroja, ja kāda ir nomaldījusies, tad tikai iet meklēt. Tas tāds viņa, man liekas, īpašais kolorīts, ko es līdz šim citur neesmu redzējusi. Man gan tās divas lietas, ko es ļoti vēlējos, palika nākotnes iecerēm. Kazbeku un Araratu es neredzēju, jo tie slēpās. Jā, kalni tiešām ir nepakļāvīgi. Braucām turpat pusi dienas, lai redzētu vienu no Kaukāza augstākajām virsotnēm – Kazbeku, jeb kā to sauc paši gruzīni un Kinvāri. Visu ceļu bija skaisti un saulains, taču, kad piebraucām tuvāk, kalni paslēpās biezā mākonī, un mēs staigājam tejubai necaurredzamā miglā. Un tikai internetā redzamās fotogrāfijās varējām apjaust, kā tur būtu izskatījies skaidrā un saulainā laikā. Saule ļāva izbaudīt kalnu krāšņumu un redzēt tā kā pirmo sniegu kalnos, kas bija uzkritis, un tad redzēt arī šīs mūžams sniegotās virsotnes. Tas bija tāds ļoti, ļoti liels šī brauciena piepildījums. Neredzējām īsti Kazbeka virsotni, un arī Armēnijā neredzējām Ararata virsotni. Tad varētu domāt, vai jābrauc ir vēlreiz, kad viņa nebūs miglātīta, vai arī varbūt, ka dzīvē vienmēr vajag kaut kādas virsotnes, pēc kurām ilgoties, bet kuras nesasniegt. Pa grūti izbraucamu kalnu ceļu mūsu grupu ar džipiem uzveda Gergetī kalnā, kur 2170 metru virs jūras līmeņa atrodas Eiropā it kā visaugstāk uzceltā baznīca. Te tā stāv jau kopš 14. gadsimta. Vispār vecās baznīcas, klosteri un cietokšņi ir galvenie Grūzijas turisma objekti. Tie mūs sagaidīja tejuvā aiz katra ceļa pagrieziena un daudz uz kalnu galā. Gruzijā galvenā reliģija ir kristietība, un 84% valsts iedzīvotāju ir pareizticīgie. Kā valsts reliģija, tā ieviesta jau 337. gadā. Vislielākais Gruzijas dievnams uzcelts tikai pirms 10 gadiem Tbilisī, Svētās Trīsvienības katedrāle Samebā. Tā ir 105 metrus augsta un kopējā platība pārsniedz 5000 kvadrātmetru. Samebu var redzēt gandrīz no visām Tbilisī vietām. Ļoti aizkustināja, ļoti tādas atmiņas jaukas par tām baznīcām palikušas. It īpaši tās, kas bija kalnos, un tā augstākā, kas virs jūras līmeņa, kas baznīca bija. Tāda sajūta, ka no akmeņiem celtas no vietējiem, un tādas it kā vajadzētu būt augsti tur iekšā, bet sajūtas bija ļoti siltas. Visur iet un svecītas lieta, un mēs arī tā kā ļāvāmies, kaut gan neesam pareizticīgie, bet man liekas, tas pareizticīgiem ir šī labā tā tradīcija, to svecīt un tai svecītas liesmiņā ieskatīties un tā kā pārdomāt arī par tiem saviem mīļajiem, kas tur arī ir, un tur nāk gan veci, gan jauni, gan maziņi. Tā kā, tas tāds, kas tā īpaši palicis atmiņā. Viena no Grūzijas senās kultūras lieciniecēm ir Upliscihe, jeb dieva cietoksnis. Te laikā no 2. gadsimta pirms mūsu ēras tika veidots klintīs izkalts nocietinājums. Savulaik te bijušas 700 alas un alu sistēmas. Tagad pēc daudzajām zemestrīcēm un kariem vēl aizvien saglabājušās 170 no tām. Šīs te alas kalnos vēsture, kas tagad ir tā kā atminama un tikai tulkojama. Tādas pastaigu takas, kas liekas ārkārtīgi bīstamas. Vienīgais faktiski lietus visas ekskursijas laikā, un šķita, ka mēs pa šiem smilšakmeņiem slīdēsim, bet mēs mierīgi pastaigājamies, lai gan tie izskatījās ledus gludi, ielīdām alās,
paskatījāmies uz upuru traukiem un mēģinājām iejusties varbūt tādu ļoti, ļoti senu cilvēku dzīves kaut kādos brīžos un norisēs. Uplis Cihes cietoksnī atradām arī teātra zāli ar skatuvi, aktieru telpām un pat sufliera bedri. Una tajā pavisam viegli varēja ievietoties. Nemazums iespaidu atstāja arī citi vēsturiski objekti. Kaut vai senā Gruzijas galvaspilsēta Msheta un iespaidīgā Svetitsko-Vēlī katedrāle. Džvari klosteris turpat blakus tikai augstu kalnā. Vēsturiskā Kahetijas galvaspilsēta Telavi ar iespaidīgo karaļa Erekles otrā pieminekli. Ar 900-gadīgu un 45 metrus augstu platānu ar 12,4 metru apkārtmēru. 16. gadsimta cara cietoksni Gremi un daudzas citas vietas. Gruzija un Armēnija ir vīna un konjaka ražošanas lielvalstis. Tādēļ savs laiks bija jāziedo arī šīs nozīmīgās nozares izzināšanai. Gruzijā braucām uz Alazanas ieleju, kas ir galvenā vīnkopības vieta valstī, un viesojāmies 2 vīna ražotnēs. Vienu pavisam tādu elitāru, kuras teritorijā ieejot, jau vien mēs apmulsām, mums daža rūpnīcas teritorija nav tik koša un skaista ar visādiem kuģiem un lietām un darīšanām, bet to vīnu mēs varējām tikai apskatīt un izstaigāt pa tiem milzīgajām ejām daudzu 10 kilometru garumā, kur savirknējas vīna pudeles kā tādas pērlītes, ja? Bet to mēs pat nedabūjām nogaršot, jo nevarējām pat samaksāt par vienu pudeli, jo tā bija tik ļoti dārga, ka pat kauns runāt. Bet turpat blakus netālu bija otra rūpnīca, kur saimniekoja tādi jauni puiši. Tad tur mums bija Gija, kas ir vispopulārākais vārds Grūzijā, Georgs Gija, kurš arī deva degustēt. Un likās, vai viņi tur nolika tev 6-7 pudeles priekšā, tagad kas tagad tik būs, ja? Bet tad sāk no tāda vienkāršākā, un tad iet uz tādu stiprāku, vēl saldāku, mazliet. Un tad jau pašās beigās vēl tev uzcienā ar konjaku. Bija tāds skurbums vienā brīdī tā. Domā, es taču. Bet šīs vīns ir citāds. Viņš nav, kā mēs esam pieraduši, varbūt dzert tādus stiprinātos vīnus. Viņi ir vienkārši baudāmi vīni. Un tas atstāja vienkārši lielisku iespaidu. Un jo tiešām tas tā, ka tur izdzērtā pudeli mēs arī nopirkām pat veikalā, nopirkām gruzīņu vīnu, un kad dzērām, tad sapratām, ka mēs šeit tādu, kaut arī skaitas gruzīņu vīnas, to ne. Gruzijā vīnu ražo droši vien katrā mājā. Visbiežāk tiek izmantotas lielas māla krūkas jeb kveveri. Tos ieroga zemē, kur ir nemainīga temperatūra un ļauj vīnogu sulai norūkt līdz vīna kvalitātei. No negatavām ogām un tā, kas paliek pāri no vīnogas, kad izspiesta sula, parasti gatavo nacionālo dzērienu čaču. To dara ne tikai mājās, bet arī lielajās ražotnēs. Gruzija un Armēnija vienmēr ir strīdējušās, kuri labāk gatavo konjaku, un šis strīds aizvien turpinās. Pasaules slavenā ir Armēnijas konjaka ražotne Ararat, kurā mums izdevās paviesoties. Šajā ražotnē tad mēs redzējām šīs te konjaka muces un arī dažas, kuras, piemēram, viena bija Raimondam Paulam, un otra bija Nilam Ušakovam. Kad mēs jautājām, kā tad viņas tur tā piedara vai kā, un kā tad tās var dabūt, tad teica, ka esot tikai viens zvans vai viens jautājums, un tad šī muca tiekot tam īpašniekam nogādāta. Par kādiem nopelniem tā mēs tā nenoskaidrojām, jo vienkārši gribējās nogaršot, kāds tad garšos šis 10-gadīgais un 20-gadīgais armēņu konjaks. Vēl jāpiezīmē, ka konjaku ražo ne tikai Francijā, bet arī Armēnijā, tiesa gan tikai iekšzemes lietošanai. Vispārējais ir brendijs. Jāatzīmē arī, ka nedēļas laikā abās valstīs neredzējām nevienu piedzērušu cilvēku. Te ir augsta alkoholisko dzērienu lietošanas kultūra. Saviesīgos pasākumos par vīna lietošanu un tostiem gādā amatpersona jeb tamada. Arī mums viens vakars noritēja tamadas vadībā. Šo lomu uzņēmies bija kādreiz populārā gruzīnu kvartetā 4 Gija dalībnieks Georgs jeb Gija. Pēc tamadas tosta, katra tosta, vīriešiem, kas ir kompānija, ir jāceļas kājās, jāpaceļ roka pleca augstumā, un glāze jāizcer. Šai vakarā, kad mēs iepazinām tamadas to procesu un visu to tostu būtību, bija kādi 14 vai pat 15 tosti sākot ar
ar Dievu, sākot ar ģimeni, tēvu, māti, bērni, ar Grūziju. Visi šie tosti ir kā tāds lūgums gan saulē, gan debesīm par savu valsti, par savu ģimeni, par ciemiņiem, par viesiem, par draugiem, par tikšanos, par aizgājušiem. Tā kā viss process ir tāds ļoti svinīgs, pacilājošs, un tosts nav tā, kā mēs ātri pasakām. Nu tad par tēvu, ja? Nē. Tosts tiek ievadīts ar ievadvārdiem. Tas, apmēram 30 sekundes runā par lietas būtību kā tādu, pēc tam sāk runāt par šo te jautājumu, par kur arī tiks pacelts tosts, un pēc tam vēl ir tāds turpinājums. Un tad tur reizēm tu tā stāv, nevar saprast, vai tad var jau dzert vai nevar dzert, bet tas ir, pāris minūtes vismaz tosts. Iepazinām arī gruzīnu virtuvi. Tagad pazīstam hačapūri, jeb maizi ar siera pildījumu. Zinām, ka hinkali ir lieli pelmeņi un čučhelas ir saldās desiņas ar riekstiem un iebiezinātu sulu. Visumā mūs ēdināja diezgan tādās labās ēstuvēs, un māju virtuves mēs neizbaudījām. Varbūt kā aiziet mājās, redzēt ritīgi to kārtīgo zupu, kādu tā lielajā katlā, kurā visi, kas atnāk ciemos un pietiek vēl pāri palikt. Jā, un viņiem ir tradīcija tāda, nedrīkst no šķīri noēst visu, jo tad tas nozīmē, ka tev liek vēl, jo ja tu apēd visu, tas nozīmē, ka saimnieks redz, ka viņam nav pieticis, ar ko tev paēdināt. Nevar izstāstīt, kā garšo vīndarītavā vīns kopā ar gida stāstījumu, bet tas ir citādāk nekā veikalā pirktais. Nevar izstāstīt, kā restorānā garšo hačapūri, kuriem pievieno hīkaļus un vēl kaut kādas lietas, un daudz. Nevar pārstāstīt to, kā Tamada uzsauc tostus, kā mēs dzērām vīnu, kā mēs klausījāmies, jo tas ir jājūt. Aizkaukāzu valstīs ēdienu gatavojot tikai no svaigiem produktiem, tādēļ ļoti nozīmīgu vietu ieņem tirgus. Tos redzējām gan Tbilisī, gan Erevānā. Neaizmirstams ir tirgus apmeklējums, jo tās krāsas un smaržas, visi tie zaļumi, kas tur bija, garšvielas, kuras es nepazīstu, jūs varētu iet biežāk, es noteikti apgūt tās garšvielas, ko viņām visām dara, un tie žāvētie un cukurotie augi, kā viņi pārdod, kā viņus izliek kā gleznā bezmaz, ja? Gribētos vēlreiz tai tirgo pabūt. Kaut gan 7 dienas ir ļoti maz, tomēr šajā laikā diezgan labi var iepazīt vietējos cilvēkus. Gan tos, kuri ar mūs kopā bija visas dienas, gan pilnīgi svešos. Ja līdz šim filmās mēs skatāmies, ka gruzīni ir atvērti, atklāti un tādi strauji, tad vismaz ar tiem gruzīniem, ar kuriem mums sanāca tāda satikšanās, man tā kā šķita, ka viņi ir diezgan ieturēti un jā, viņi ir viesmīlīgi un viņi gādā, lai viesi justos labi, bet viņi nav tādi uzbāzīgi vai pārāk emocionāli, arī nē. Tā pašā laikā, kad mēs 2 dienas pavadījām Armēnijā, tad armēņi daudz emocionālāki, vīrieši daudz atklātāk izrāda sievietes simpātijas, jo mūkas punktā liedzot ar aci visām Baltijas sievietēm, kas tā kā, man liekas, pilnīgi atšķirīgi. Ekskursiju organizētāji ir atraduši Grūzijā cilvēkus, tādus veiksmīgus cilvēkus, ar ko sadarboties, veiksmīgs atradums. Mūsu šoferītis Zaza vēl atmiņā, kā viņš vēl pēdējā vakarā braucot stāstīja mums par politisko situāciju Grūzijā. Tas bija ļoti interesanti, to, ja mēs nekur no kaut kādiem TV vai rādio vai laikrakstiem neko to neuzzinātu. Un otra bija gide Kristīna, kas pati ir tā kā armēniete, dzimusi Grūzijā, un viņa ļoti daudz zināja stāstīt gan par Grūziju, gan Armēniju. Tikai tur dzīvojošs cilvēks var kaut ko tādu izstāstīt ekskursantiem un atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem. Pat par to, kā viņi paši jūtas, kā viņi mācās kāzu dējas. Principā uz visiem jautājumiem, arī pat, varētu teikt, pat druski intīmiem. Jāsaka atklāti, Grūzijā darbojas vīrieši.
Sievietēm ir otršķirīga loma. Mājās sēdēt, audzināt bērnus, taisīt ēst, gaidīt ciemiņus, gaidīt viesus, ja vīrs kādu uzaicina, vai arī iet pie draudzenēm, padzert tēju, pārunāt jaunumus un darīšanas pārāk. Citu pienākumu tur nav. Arī mājās apkopt saimniecību. Ja? Viņi sadzīvo ar dabu, man liekas, vairāk, un viņi neiesprīmst uz to, ka viss nav tik gludi, ka nav skaistas dobītes, ka nav viss tā eiropeiski, bet ka viņi dzīvo saskaņā ar sevi, ar dabu. Un, man liekas, tāpēc viņi arī ir mierīgāki, jo mēs esam skrejoši, mums visu laiku sevi ir jāpierāda, ka man ir jābūt labākai mājai, skaistākam dārzam, bet viņi dzīvo mierā, saskaņā ar sevi un vairāk varbūt laika arī atvēl ģimenei, jo ar savām ģimenēm viņi arī lepojās. Arī mūsu šoferis arī lepojās ļoti ar savu ģimeni, rādīja fotogrāfijas, un tas, man liekas, ir tas tāds viņiem tas tiešām īpašais. Protams, ļoti ticīgi. Pēdējā vakarā Tbilisī grupai bija dota iespēja ne tikai baudīt gruzīnu virtuvi, bet arī daļu no to kultūras mantojuma, dziesmas un dejas. Esam jau dzirdējuši daudz viņu dziesmas, tās jau skan dievīgi, sevišķi kalnos, skan kā paradīzē un skan kā baznīcā. Dejotāji, Džigit ar zobeniem, bez zobeniem, uz pirsgaliem, uz papēžiem, lidot augšā, acis zib un pašiem ārkārtīgi liels prieks un lepnums par deju. Jo dejā tiek parādīts katra raksturs, katra iznesība, un dejā arī tiek pievērst uzmanību sievietei. Jaunākās mūsu kompānijas meitenes arī centās izdevcināt tur tādu gruzīnu puiši. Un tad arī varēja just, ka viņam ne tik daudz ir tā dejošana ar to partneri, to sievietes svarīgi, bet tik, cik viņš pats var kā gailis izrādīties un pats var apliecināt sev tai dejā. Jo deja ir process, deja nav tāda bīdīšanās un bakstīšanās no vienas kājas uz otru kāju. Ne tikai profesionāli dejotāji, bet arī vienkārši jaunieši no publikas vienā brīdī devās uz laukuma un paša priekam dejoja savas tautas ritmus. Pie mums šādu tradīciju noteikti nav. Vēl varētu stāstīt par piedzīvoto gruzīnu termiskajā pirtī, kur var peldēties 40 grādu karstā sēravotā, taču to nevar izstāstīt. Tas jāizjūt katram pašam. Arī Limbažu teātra cilvēki, cits skaļi, cits klusāk, neapšaubīja domu par atgriešanos šajā skaistajā zemē ar labvēlīgajiem cilvēkiem. Tik daudz smaidu, tik daudz labvēlības, tik daudz interesantu lietu un vietu, ko mēs redzējām. Tas bija brīnišķīgi. Uz Gruziju, ka brauc, noteikti ir jādzer gruzīnu vīns un jāizbrauc arī uz to gruzīnu vīnu ieleju un jānogaršo šie vīni dzīvi tur uz vietas un kā tas tur notiek un arī pazīt. Otrkārt ir jāiet noteikti tai pirtī, obligāti. Armēnijā konjaka ražotnē noteikti ir jāiet un arī noteikti ir jāiet arī viņu tai genocīda muzejā, kur mēs izpratām to lielo nelaimu, kādā veidā armēņu tauta tika iznīcināta. Šī ekskursija man iemeta tādu kā āķi lūpā, jo ilgus gadus pēdējos es nekur neesmu braukusi. Varbūt šī ekskursija man būs atrāvusi vaļā tādas kā slūžas, un ka es gribēšu arī nākamgad braukt, jo man ļoti patika mūsu ekskursijas organizētāja Baltgauda darbs. Man liekas, priekš manis vismaz bija viss norganizēts ideāli. Man ļoti patika mūsu kompānija, bet divreiz jau vienā upē neiekāpt. Vispār man patika šī ekskursija un palikušas vislabākās atmiņas. Nedēļa Gruzijā un Armēnijā aizvadīta. Visi atkal esam mājās pie ierastiem darbiem. Vai un kad izdosies atkal pabūt šajās viesmīlīgajās zemēs, rādīs laiks. Taču ikvienam, kam rodas izdevība doties uz Gruziju vai Armēniju, to noteikti iesakām.